Tātad, cik mēs tālu tagad esam? Mēs esam tikuši līdz tai vietai, kad mums ir gatavs augstumlīknes, kuras teorētiski mēs varam izmantot jau karšu zīmēšanas programmā. Te, kur viņas visas ir tās, ko mēs esam sagatavojuši. Ja tas ir formline, indeks un līknes ar soli 5 metri. Formline mums ir 2,5 metri, tie ir 5, un indeks līnijas katra 5, tas ir 25 metri. Pagaidu mapītē mums ir, kā jau es teicu, mums ir faili, kurus mēs dzēšam ārā, kuri pa lielā mums nav vajadzīgi, piemēram, šīs te līknes. Es atstāšu tikai tās, kas ir 0,25. Tās mums vēl noderēs, jo mēs viņas lietosim maperī. Viss pārējās, lai neaizņem vietu, vienkārši var izdzēst ārā, jo tas bija tāds kā starpprodukts. Tā, paliek šīs. Un ko tad tālāk? Tālāk mums ir augstumlīknes, un mēs droši vien gribam uztaisīt to pelēko reliefu, kas ir DEM files, Digital Evolution kaut kāds, kā viņš tu skaitās. Nu jā, tālāk mēs gribam uztaisīt to pelēko. Ko mums priekš tā vajag? Mēs viņu iezīmējam, un šī pusē, tur, kur mums ir apstrādes rīki, tepat ir blakus slāņu attēlojums. Mēs nospiežam to slāņu attēlojums, un mums parādās te dažādi instrumenti. Šeit, tas patiesībā ir tik vienkārši, šeit vienkanāli pelēki toņi mums ir ierakstīts. Mēs ieliekam kalna ēna. Un kur viņš ir? Pelēkais mūsu. Bet, ja mēs viņu piezūmojam tuvāk, viņš izskatās ļoti nesmuks, man viņš nepatīk, tāpēc mums vajadzētu padarboties nedaudz ar šitiem te instrumentiem, kuri mums šeit ir. Un ko es parasti daru? Šis ir augstums, tas ir saulīte, kā krīt gaisma. Man parasti nepatīk, kā tā gaisma krīt, tāpēc, ka viņi ieēno vienu pusi reliefām, otra pusi paliek kaut kāda neskaidra un tā. Un tad daudz kas jūg, tāpēc es šeit vienmēr ielieku nolīti. Tālāk šīs pasākums uzlabo redzamību. Te daudz lietiņas tūlītās pazudīs. Tālāk šajā tabuliņā es ielieku parasti vai nu šo, vienu no šiem diviem lielumiem. Jau kaut kas pazud jau. Un šeit arī to pašu. Tā, nu jau izskatās jau skaistāk. Un šeit es ielieku, dažreiz ielieku tur ķeksīt, dažreiz ne. Skatos pēc situācijas. Un Z faktors. Viņš padara to reliefu, redziet kādu pievilcīgu. Ar šitiem lielumiem jūs varat darboties. Varat izmantot tikai to Z faktoru, piemēram, es uzlieku viņu lielāku, pēc tam ar gammu padara mazliet gaišāku, kaut ko pamainu, viņš reiz mainās. Ar šiem te lielumiem jūs visiem varat operēt, eksperimentēt, domāt, gudrot. Un beigās viņu sanāk tas reliefiņš, kādu jūs vēlaties. Ko mēs ar viņu darām? Lai mēs viņu dabūtu iekšā savā kartē, ka mēs esam šeit visu izdarījuši, tad mēs darām šādi. Te ir projekts augšā un importēt, eksportēt kā attēlu. Mēs ņemam viņu kā attēlu, te, kur viņš ir. Šīs ir mūsu tas šabloniņš. Šeit ieliekam nedaudz lielāku izšķirtspēju. Es parasti šito te skaitlīti ar kaut ko pareizinu. Piemēram, es gribu uzlikt lielāku izšķirtspēju, un es viņu paņemu, pareizinu ar skaitli 3, piemēram, 144, 3, 432, es ielieku šeit 432. Nu, apmēram kaut kā tā. Tā, slānis, kurs, jā. Saglabāt. Un norādīšu vietu, kuru man viņu saglabāt. Šis jau tagad būs gatavais šablons. Tieši šo te šablonu mēs izmantosim
kartē. Tāpēc es lieku mapītē šabloni un rakstu, kā viņš saucās. Dem kurs vienmēr. Parasti tur uzrakstu nosaukumu. Te nevajag rakstīt neko vairāk JPG, viņš pats automātiski saglabājās dīvainā kārtā. Tā, kamēr viņš gatavo viņu, es jums parādīšu vēl vienu interesantu lietu. Mēs viņu dublējam, uztaisam viņam duplikātu, vēl vienu tādu pašu kopiju. Tā. Vēl vienu tādu pašu kopiju. Un tad ar kopiju mēs ejam šeit, uz šo te vietu. Paņemam krāsas. Un tad mēs viņu varam sakrāsot, kā mēs jau vien vēlamies. Paņemam krāsas. Tā. Un sapludināšanas režīms. Mēs sapludināsim ar apakšējo. Es ielieku šādu te lielumu. Un tagad mums tas reliefs izskatās šādi. Un tieši tādā pašā veidā kā iepriekšējo. Te ļoti daudz var manipulēt. Te ir ļoti daudz visādas iespējas ar krāsām. Tur visu, ko te jūs varēsiet eksperimentēt vienkārši līdz bezsamaņai. Šobrīd es to nestāstīšu, tikai parādu, kādas ir iespējas. Tad jūs tālāk tur paši variet eksperimentēt un taisīt, kā jūs vēlaties. Un saglabā viņa tieši tāpat, kā iepriekšējo es jau rādīju. Tas ir kopētais, jā, kopētā versija. 400, kas mums tur bija? 432. Tā, jā, slānis, kopētais. Jā, ok, saglabā. Dem, krāsas. Saglabā. Ok. Tā. Nu. Tātad nākamais stāsts droši vien būs par to. Nākamā stāstā, man liekas, mēs vēl uztaisīsim kādus dažus sablonības.